Sveiki! Tātad šodien mūsu pacients Land Rover Discovery 3. Tautās ļoti apspriesta marka dēļ savu neusticamību un vispār savu bēdīgo slavu. Kā tur tieši ir, to mēs noskaidrosim. Attiecīgi, ja jūs vēlēsieties varbūt kaut kādu sīkāku apskatu par šo mašīnu, tad mēs to uztaisīsim. Bet šodien, ko mēs darīsim, mēs mainīsim ātrumkārbā eļu un mēs mainīsim mehatronikai blīvītes. Šim te darbam ir principā ļoti daudz sīkas nianses, kuras būtu jāievēro, jo šis te automobīls vispār pats par sevi ir ļoti, ļoti sarežģīts. Un, ja šīs nianses nezin, tad var iekulties dažādās nepatikšanās, kas ir tieši saistīts ar šī te automobīļa apkopi. Tad ko? Bliežam tālāk un skatāmies, kas tagad mums te notiks. Tad tieši konkrēti par tieši šo te apkopes komplektu. Šis te pēc kataloga, ja skatās, nav pieejams Land Roveram. Šāds te apkopes komplekts, kurā nāk iekšā tad attiecīgi blīvīšu komplekts mehatronikas vienībai. Detaļas kodas atstāšu aprakstā video, ja jums būs interese, jūs viņu varēsiet iegādāties. Tad otra galvenā lieta, kas ir pati svarīgākā un viņa atšķirās no oriģinālā Land Rover Discovery eļas pannas, ir tas, ka šī te panna ir izgatavota no metāla, tā ir viena lieta, un otra lieta ir tāda, ka šajā te eļas pannā nav iestrādāts iekšā filtrs, kas attiecīgi ir Land Rover Discovery izpildījumā. Kāpēc mums tieši šādu pannu vajag? To es jums tūlīt šā te remontā laikā paskaidrošu. Un tad attiecīgi trešā lieta ir ZF pilnās eļas maiņas komplekts, kurā ietilpst iekšā 7 litri ZF eļa, blīvīte eļas vācelēji un jaunas skrūves, man liekas, ka bija iekšā arī eļas pannē. Tad ko? Sākam darbu laikam. Tātad pirmā lieta, kas mums ir jāizdara, mums ir jānoņem panna, plasmas aizsarga. Šim te kārbas aizsargs, jā. Un šeit ir 4 skrūvas uz 10, M10 galvu, 1, tad būs otra, tur ir 3 un 4. Šo te pannu noņemsim un tad jau mums pavērsies skats tieši uz kārbas eļas vāceli. Tātad plasmas aizsargu demontējam. Izskatās, ka mums vajadzēs demontēt arī šo te priekšējo dzinēju aizsargu, jo ir ļoti grūta pieeja šīm te skrūvēm priekšējam, kas nāk. Līdz ar to mums vajadzēs arī demontēt priekšējo šo te aizsargu. Priekšējo motora aizsargu demontējam. Tālāk mums ir vajadzīgs šāds te instruments, 10 mm seškantīt. Tālāk, ko mēs darām, šeit ir korķis, augšā redzat. Mēs ņemam, laižam ārā eļu visu, kas ir no kārbas. Vēlams ir kaut kādu paņemt tīru spainīti, iztīrīt un salaist spainītī. Ja gadījumā rodās kaut kādas problēmas, tad vismaz var kaut kādu daļu eļas ieliet apakaļ. Tas ir, ņemiet vērā, ka tas ir tikai ārkārtas gadījumos, tā principā veco eļu nelēm apakaļ, bet, ja gadās kaut kādas problēmas, tieši kaut kādas, nezinu, tur izlīst kaut kas vai kas, tad vismaz mums ir kaut kāds variants, ka mēs varam ieliet apakaļ veco eļu. Un tad tālāk izlaidīsim ārā eļu, un tad par riņķi redzēt šādas te skrūvītes uz torksi. Viss riņķī pa perimetru. Ņemam skrūvītes ārā. Šeit mums būs bišķiņi interesantāk šīm te skrūvītēm, kas ir šeit.
jo piekļūšana ir diezgan sarežģīta. Es varbūt jums parādīšu, kādi instrumenti tieši izmantoja priekš šīs sarežģītās vietas, jā, bet doma, tad principā izlaižam ārā eļļu un taisam vaļā visu skrūvītes pa perimetru. Tā, skrūvītes tātad esam atlaiduši pannai pa perimetru. Šīm te 4 skrūvēm ir salīdzinoši ok, vēl viņām tiek klāt, bet kas ir motoru pusē šīs te 4 skrūvas, tur ir zināms čakars ar viņiem. Tā, kur man palika tas instruments, jums gribēju parādīt. Tad, principā, es izmantoju šādu te instrumentu, ja. Bez šāda instrumenta jums būs ļoti, ļoti grūti tur tam skrūvam tik klāt. Tur ir viss skrūvs ir T40 torksīts. Tā kā, ja gribat šādu te darbu veikt, tad jums obligāti šāds te instruments jāiegādājās ir, jo, principā, tām skrūvēm, kas ir zināja pusē, viņām ir ļoti, ļoti grūti. Šeit varat redzēt, varbūt ļoti grūti viņam klāt tikt. Tā, un tagad esam nonākuši pie tā, kāpēc mums vispār bija vajadzīga metāla panna, kāpēc mēs nevarētu izmantot šo te oriģinālo Land Rover Discovery plasmasa pannu. Tāda problēma ir tāda, ka, to ir parādīšu, ka šajā pusē ir vieta, kur notiek eļļas uztveršana no šī te plasmas pannas. Problēma ir tāda, ka uztvērējs ir iestrādāts pannā iekšā. Un dēļ stulbā, es teiktu, pat debilā dizaina šīs te šķērsīja, kas ir ar rāmim, šo te pannu bez mazai neizņemot dzinēju, nav iespējams izdabūt ārā. Tāpēc mēs izmantojam metāla pannu, kurai atsevišķi iespraužās filtrs un pēc tam panna. Kā mēs dabūsim ārā, tagad šito varbūt jūs jautāsiet, tad mēs attiecīgi paņemsim zāģīti un šeit no augšas mēs to plasmasas trubiņu zāģējam nost, lai mēs varētu dabūt ārā šo te oriģinālo eļļas pannu. Kad es nozāģēšu, tad es jums parādīšu, ko es domāju tieši. Tā kā tā, jā, principā mums tagad būs vajadzīgs zāģītis, un mēs ņemam zāģējam nost to trubu, lai mēs varētu dabūt ārā šo te eļļas vāceli. Tātad, kāpēc mēs izmantojam šo te metāla eļļas vāceli, šī te metāla vāceles vietā? Tāda redz, kur ir atšķirība. Šī te ir tas uztvērēja gals, ko mēs nozāģējam. Es personīgi izmantāju šādu te pneimatisko zāģīti, bet jūs varat izmantot principā jebkādu zāģīti. Galvenais ņemiet vērā to, ka vieta, lai tiktu klāt, tur ir ierobežota. Tāpēc, ja ņemat zāģīti, tad ņemat kaut kādu salīdzinoši maziņu zāģīti. Jā. Tātad šo te mēs gar maliņu nozāģējam nost. Galvenais uzmanīgi nesačakarējiet mehatronikas vienību, jo, ja to jūs sačakarēsiet, tad jums ir ļoti liels iepisiens, kā saka. Un jā, tad tagad mēs šito te nozāģējam trubiņu, mēs varējam izvilkt ārā eļļas vāceli. Tātad, ja jaunajā versijā kā mums būs atsevišķs filtrs, ko mēs pievienosim mehatronikas vienībai, un pēc tam mēs pievienosim vāceli. Līdz ar to mēs atvieglojam montāžas procesu. Mums nav, kā saka, jāņem ārā dzinējus, un tur vēl nezinu, kas apmēram, lai tikai apmēram samainītu filtru un tās gumijas mehatronikas vienībai nav jāņem ārā vairs dzinējs. Šita eļļas vācele ir tieši tāda pati, ka priekš bembjiem. Tā kā kārba ir tāda pati kā bembjiem, tur es nezinu, kādiem tur modeļiem nāk, bet tur, ja interesē, tad varat paskatīties, pagooglot internetā, bet principā Discovery 3 ir tāda pati kārba kā BMW modeļiem. E70, man liekas, ka tur bija E60, bet es nevaru precīzi apgalvot, man liekas, kaut kādiem tādiem modeļiem bija. Tā kā tā, jā, un tad paskatīsimies to mehatronikas vienību. Tad šeit ir demontēta vācele nost. Šajā te vietā nāk tas uztvērējs, ja? Un tad no sāna sanāk mēs laižam iekšā zāģīti un
nozāģējam nost to uztvērē, lai tad mēs noņemam kārbu nost, pagriežam viņu pa 180 grādiem un vienkārši izņemam ārā. Attiecīgi, ja mēs nenozāģējam nost to trubiņu, tad eļas vācelī nav iespējams izņemt. Tad tālāk, ko mēs darīsim? Mēs sāksim ar to, ka mēs mainīsim, tur varbūt augšā redzat, vādu pīne ir, kas mums būs jāizdara, mums būs šis te plasmasiņš jāpavalk uz āru. Es varbūt vispār tagad viņu jau izdarīšu to. Labi, to es pēc tam izdarīšu, man skrūvgriezu vajag. Tad mēs šito te plasmasiņš principā valkās uz āru, mēs viņu izvalkam uz āru. Nē, atvainojos. Sākotnēji mēs atvienojam vadu pīni. Tur būs tāds štepselītis, jūs vienkārši ņemat to štepselīti, pagriežāt uz augšu šādā te veidā. Ja, augšā vadu pīne. Tad mēs atvienojam štepselīti. Nākamais, ko mēs daram, mēs šito te plasmasiņu valkam uz leju. Un mēs ņemam ārā, tur būs tāda čaula, pēc tam es parādīšu. Čaula izņemās ārā, un tad jau mēs tālāk varēsim sākt domāt par pašās mehatronikas vienības demontāžu. Labi, tad sākumā atvienosim to plasmasiņu. Es jums parādīšu, kā viņš izskatās. Un tad es jums rādīšu tālāk, kā tieši noņemt mehatronikas vienību pašu. Tā, tad šeit kur ir redzams tas mūsu štepselītis. Tad vienkārši paņemam no skrūvgriezi un spiežam uz augšu. Tā, ot. Tā. Tā, štepselītis tad ir nost, to mēs noņemsim. Tūlīt. Tā, lūk. Tā, kā redzat, štepselītis ir ārā. Un tad nākamais, ko mēs daram, mēs šo te valkam uz leju. Lūk tā, ot. Šo te mēs parāvām uz leju, un tagad principā šai te čaulai, kas augšā ir, ja, fokusējas maita. Šai te čaulai, viņai jānāk ārā ir. Tātad vēl viens ieteikums, pirms jūs ņemiet to čaulu ārā, ja. Atzīmēt pozīcijā, kādā viņi stāvēja, kur balti ar marķieru punktiņi ir. Vienkārši tas jums būs pēc tam vieglāk ielikt apakaļ šo čaulu, jo šī čaula iet tikai vienā virzienā iekšā. Un, ja izņemsiet ārā, nebūsiet atzīmējis, tad būs vienkārši grūtāk atrast to vietu, kā viņu ielikt apakaļ. Tātad čaula ir ārā, izskatās viņa šādi te, kā redzams, viņu var tikai vienā veidā ielikt, jo te ir tāda atslēdziņa, ja, plasmas tāds puļķīts, kas jums nemaz neļaus savādāk viņu ielikt to čaulu. Bet tad, kad lieciet apakaļ to čaulu, obligāti šito te gredzentiņu pasmērēt ar kaut ko, lai viņš slīdētu iekšā. Kaut to eļļu, jā, bet ieteikums varbūt būtu kaut kāds silikona smēra, jo, ja jūs nepasmērēsiet, būs diezgan pagrūti apakaļ šito te čaulu dabūt. Tālūk, jā. Mehatronikas vienības demontāža, kā redzat, šeit ir ļoti daudz skrūvas, visādas, jā. Bet mums ir atvieglots uzdevums, jo, lai noņemtu tieši mehatronikas vienību, mums ir jāatskrūvē tikai T40 skrūvas, vienkārši viņas ir lielākas. Kā redzat, galva viņām ir lielāka nekā tām skrūvām, kas satur kopā pašu mehatronikas vienību. Tā kā skrūvējat nost tikai tās skrūvas, kuras ir uz T40 izmēru. Nekādā gadījumā neskrūvējat šīs mazās skrūvas, jo pretējā gadījumā jums var nākties pārjaukt visu mehatronikas vienību, ja jūs sāksiet mazās skrūvas taisīt vaļā. Tad es ieteiktu sākt ar šīm te 3 skrūvēm, kas ir šeit, gara solenoidu vārstiem. Atskrūvējat tās sākumā, un tad, kad pašās beigās atstājat vienu skrūvu kaut kur pa vidu,
Un tad pieturiet ar roku vienkārši to pašu mehatronikas vienību un lēnām garā atskrojiet to pašu pēdējo skruvu. Ņemiet vērā, ka te ir arī neliela gravitācija iekšā pašā mehatronikas vienībā. Tā kā ļoti uzmanīgi skatieties, nenosviežiet viņu lejā. Un tad ir vēl viena nianse, kas obligāti ir jāievēro. Redziet, te tāds mehatronikas vienībā ir tāds pārslēdzējs puļķīts tāds, jā. Obligāti ievērojiet, kādā pozīcijā viņš stāvē, jo, ja šis te puļķītis jums nebūs precīzi iekšā šajā te iegriezumā, ka liksiet apakaļ, tad jums, principā, kārba nestrādās. Būs kļūdas visādas, un kārba jums neies vienkārši. Tā kā, jā, obligāti vai nobildējam, vai piefiksējam vienkārši, kādā pozīcijā šis te puļķītis. Un tad liekot apakaļ ievērojam šo te. Tad pārējais, jā, skatīsimies, kas te notiks, kad noņemsim pašu mehatronikas vienību. Varbūt jums radīsies jautājums, priekš kā mēs vispār to mehatronikas vienību ņemam nost. Tad attiecīgi mums ir jāsamaina blīvītes, kas nāk uz kārbu. Attiecīgi šīs te brillītes un šie te 3-4 caurulītes. Ja šīs blīvītes nemaina, tad principā ar kārbu sākās visādas problēmas. Var būt, kad kārbā sākās sitieni. Tad varbūt kārba sāk kaut kur vibrēt pie kaut kādiem pātrinoties, pie kaut kāda konstanta ātruma. Tā kā katrā ziņā, ja jums ir problēmas ar šo te kārbu, tad viennozīmīgi pirms viņu mainiet. Sāciet ar to, vienkārši samainiet šīs te blīvītes, uztaisiet eļas, maiņu pilno, un pēc tam es jums vēl parādīšu, vajadzēs veikt kārbas adaptācijas datu resetu. Un, ja to visu izdarīsiet, tad vēl būs problēmas kāda, tad kārbai ir nepieciešama pilna restaurācija. Bet, jā, sākumā izdaram šīs te lietas, jo daudzi cilvēki nezina, ka šīs te blīvītes ir jāmaina, un līdz ko sākās problēmas ar kārbu, daudzi cilvēki vienkārši maina kārbu, kaut gan patiesībā ir tikai šīs te blīvītes jāsamaina. Tad par to pašu mehatronikas vienību, šeit arī, kur viņi demontēti ir tā mehatronikas vienība. Tālāk viņi izskatās demontēti. Šeit ir tā vieta, kur tas štepselītis nāk iekšā, redzēt, ja. Pašai mehatronikas vienībai ieteiktu neko nedarīt. Ja nav kļūdas aktīvas vadības blokā saglabātas, mehatronikas vienību principā aiztikt nevajag. Ko mēs vienīgais izdarām, varbūt viņu notīram, nomazgājam, ja. Un samainam blīvītes un principā liekam viņu apakaļ. Tad par tām pašām blīvītēm, tas jums parādīšu, par pašām blīvītēm arī būs nianses, kas mums būtu jāievēro. Labi, tad sākam ar to, kad mainam blīvītes. Par tām pašām blīvītēm, te ir mums šāds komplekts no ZF oriģinālais. Tad arī, kur tās pašas blīvītes ir, tad, kas nāk komplektā. Paskatīsimies tūlīt. Komplektā nāk mums jauna šī čaula, ja, ko mēs demontējam. Tāda pati tieši. Visu atslēdziņu vispārējo. Mums nāk brillītes jaunas, parasti viņu īsti pa brillītēm sauc. Un tad mums nāk trubiņas šādas te 4. Tām trubiņām ir jāievēro viena lieta, ka trubiņas ir dažāda garuma. Ja? Un pirms mēs ņemam ārā vecās trubiņas, tā, tūlīt viņus salikšu. Ja, kā redzēt, ja, viņam dažādi garumi ir. Pirms ņemiet ārā vecās trubiņas, tad vienkārši salīdziniet garumus un tad attiecīgi tieši to pašu garumu lieciet apakaļ tajā vietā, kur jābūt attiecīgi garumu trubiņam. Trubiņas velciet ārā šādu te varbūt, kā viņas pareizi nosaukt, nezinu, instrumentu, ja. Un tad, principā, paņemiet aizāķieties uz trubiņas uz galu un vienkārši velciet viņu ārā. Uzmanīgi nesačakarējiet to pašu korpusu.
neievelcēt švīku vienkārši iekšā šo te, bet tā, principā, jā, lai tas trubiņš dabūtu ārā, tad šāds te instruments ir vajadzīgs. Tālūk, jā, tad sākam tām pašām trubiņu nomaiņu. Kur ir piemērs, kāpēc tās trubiņas vajadzīgas mainīt, ja? Pa kreisi redzat oriģinālo trubiņu un pa labi redzat jauno trubiņu. Varat uz aci jau redzēt, ka tā trubiņa sasēdusies ir. Un jā, līdz ko viņi sasēžās, sāk kārbā pietrūkt eļas un sākās visādi pigori sākās. Tad pamērīsim bīdmēru tieši, cik tur tā atšķirība ir. Tad te ir 26 mm, un tad tā oriģinālā ir, pateiksim, 25 mm. Tā kā milimetrs ir starpība. Milimetrs ir daudz priekš blīvējuša materiāla. Tā kā jā. Šis ir tas iemesls, kāpēc mēs šīs trubiņas mainam, jo viņas laiku gaitā vienkārši viņas sasēžās. Un sākās problēmas attiecīgi ar kārbu. Samainīta, pārējās vēl mainam, tad redzēt, kāda atšķirība ir starp samainīto trubiņu un trubiņu, kas vēl jāmaina. Jā, ar šo te instrumentu tad vienkārši no sāna te spraužam iekšā un vienkārši valkam to trubiņu ārā. Jā, tādā veidā, tikai saku, uzmanīgi nesačakariet to pašu korpusu, jā. Brillītes tur vienkārši, brillītes valkam ārā, tur nekādas problēmas nav, valkam ārā un liekam apakaļ jauno blīvīti. Tā, tad atkal te ir viens kārtējais debilisms, ir sakarā konstrukcija, kā redzat, jā. Oriģinālā izpildījumā te ir tāds gredzens, kurš iet pa perimetru eļas vācelē, ja? Un ko tas mums dara sliktu, to parādīšu. Tas mums dara sliktu to, ka ap piegulošo virsmu izveidojās šādas te korozija. Ja? Jaunajā šajā te eļas komplekta maiņā ir blīve, kas nosedz visu šo te laukumu. Ja? Bet oriģinālā izpildījumā, diemžēl, gredzens eļas iet tikai pa iekšējo malu, līdz ar ko visi netīrumi, kas nāk no ceļa, tiek virsū uz šīs te virsmas un veidojās korozija. Tā kā paņemam varbūt kaut kādu 2000 smilšu papīru, vai skočbraitu, ir tāda švamīte, ja? Un vienkārši notīram visu šito te piegulošo virsmu par riņķi, pirms mēs esam uzlikuši apakaļ mehatronikas vienību, jo vienkārši tas jums atvieglos piekļūšanu nedaudz. Jā, pa pašu mehatroniku, jā, kā redzat, blīvītes mēs visu samainījām, redziet, kā viņas skaisti visas tagad, kā saka, ir panākušas ārā. Un pašas brillītes arī mēs samainījām. Tad rekur tās pašas brillītes ir vecās. Jā. Brillītes, jā. Šīs te arī obligāti mainam. Un tālūk, jā, tad kā vēlreiz atkārtos, notīrām pa perimetru virsmu un tad liksim atpakaļ mehatronikas vienību. Protams, pirms likšanas atpakaļ arī mehatronikas vienību notīram. Virsmu mēs esam notīrījuši, kā redzat, jā. Šur tur mazi korozijas pleķīši palikuši, bet pati virsma ir tīra, bez nekkaut kādiem grubuļiem. Vienkārši šos te mazos pleķīšus nevar izņemt ārā, jo tur korozija ir padarījusi savu darbu, jā. Lai tad attiecīgi tīrītu to virsmu, izmantoju šādu te skočbraitu saucamo. Švamīte tāda. Tas pats principā smilšpapīrs, tikai viņš ir bišķi saudzīgāks. Jā, virsmu esam notīrījuši. Varam tagad likt apakaļ mehatronikas vienību. Mehatronikas vienība ir apakaļ vietā. Skrūvītes pagaidām ir tikai uzķertas. Nav pievilkts vēl. Tad par pievilkšanu un pievilkšanas secību. Šeit ir tāda adrese, ja.
Tātad šeit varam redzēt, kāda ir pievilkšanas secība, ja? Un mehatronikas pašu vienību valkam ar 8 Nm. Kā mēs zinām, cik ir 8 Nm, mums ir šāda te dinamometriskā atslēga. Vēlams viņu iegādāties, ja gribat šādu darbu veikt, tad attiecīgi liekam uz 8 Nm un pēc schēmas, ko es jums rādīju, valkam klāt mehatronikas vienību un principā visam vajadzētu būt labi. Mehatronikas vienība ir pievilkta ar 8 Nm, viss skrūvis savilkts ir tā. Tālāk tad mēs liekam iekšā to mūsu čauliņu. Tātad šeit kur ir jaunā čauliņa, kā redzat, vieglā tādā kārtiņā pa perimetru sasmērējam silikonu, gumijas grezentiņus, attiecīgi, lai viņi vieglāk iet iekšā. Un liekam iekšā tad čauliņu un spiežam, kā ar čauliņu iekšā, šito te spiežam uz augšu, kamēr viņš nofiksējās vietā. Ja šī čaula būs ielikta nepareizi, jūs nevarēsiet iestumt iekšā šo te dakšiņu. Tā kā jā, skatieties, lai viņi būtu precīzi un lai dakšiņi būtu piefiksēta, iestumt iekšā līdz galam. Konnektors ir atpakaļ vietā. Griežam viņu pa pulksteni, kamēr noklikš. Ja viņš būs sasmērēts silikonu, būs pavisam vienkārši. Viņš mierīgi iesēdīsies savā vietā un noklikšķēs. Tālāk, ko mēs darām, mēs liekam klāt jauno filtru. Šeit, iespējams, jūs varat tā kā, lai jums parāda labāk. Lūk, šajā te slotā iekšā eļļas uztvērējs ir. Tajā vietā mēs liksim filtru tā. Aiziesim pakaļ tad jaunajam filtram. Šeit mums ir tad ZF kārbas apkopes komplekts. Taisam vaļā. Tā. Un tad lūk, jā, kur es runāju par to filtru, kur ir atšķirības starp veco izpildījumu un jauno. Tad kur filtrs mums ir atsevišķi. Līdz ar ko mums vairs nav šī te iebūvētā versija, bet mums ir atsevišķs filtrs, ko sākumā mēs pievienosim klāt pie mehatronikas vienības. Un tad attiecīgi, kad būs filtrs pievienots, mēs jau varēsim mierīgi, bez kaut kādām problēmām īpašām, pievienot mūsu jauno eļļas vāceli. Pirms liekam virsū filtru, tad būs daži sīkas nianses, ko es jums parādīšu. Sākumā atvēršu maisiņu un tad es jums parādīšu. Kur šeit ir pats filtrs, tad ir kāda atšķirība viņam starp oriģinālo filtru. Starp oriģinālo, neteiksim filtru, bet filtru izpildījumu. Pirmā atšķirība ir tāda, ka gradzens ir lielāks. Šeit gradzens ir uz tādas kā, teiksim tā, gropītas sēžiem. Valkot šo te ārā, gradzens vienmēr iznāks ārā, valkot ārā no pašas kārbas. Šajā gadījumā, kad nākamreiz mainīsiet filtru, šis te gradzens mēdz palikt iekšā kārbā. Tā kā ņemiet vērā to, kad ja nākamreiz mainīsiet filtru, paskatieties, vai šis te gradzens nav palicis iekšā sēžā. Tad pirms mēs viņu liekam tagad klāt, gradzenu pašu viegli ar eļļiņu iesmērējam, un redzēt, šeit būs tāds gropītis. Ja? Tās gropītis palīdzēs jums tā kā to filtru, iestatīt viņam pareizajā vietā. Jūs, kad liksiet klāt, tad paši jutīsiet, ka tas filtrs iesēžās vietā, un tad, principā, tālāk jau, ko mēs darām, mēs jau tālāk varēsim jau likt virsū jau šo te jauno metāla atsāli. Par tām gropītiem, ko es jums teicu, jā, attiecīgi šīm te izceļņiem, ko es biju teicis, kad viņi iesēdīsies vietā, tad šiem te, jā, izceļņi, viņiem ir jāieiet iekšā starp šo te ribu. Principā tas ir paredzēts tam, lai vienkārši filtrs būtu savā vietā un būtu viss kārtībā. Tad, jā, tad, kad spraužiet klāt, ņemiet vērā, ka šai te
izcilnim jābūt iekšā starp šīm te, tikai es nezinu, kā viņas nosaukt, uzkalniņiem, ja? Klipšiem starp šiem. Filtrs ir iekšā un šis izskatās aptuveni šādi, ja? Neņemiet vērā, ka esam šeit palicis papīrīti tādu. Kāpēc viņi paliku? Jo tāpēc, kad pašam filtram nav nekāda fiksatora, un viņš vienkārši pats no sava svara, kad viņš ir pielikts, viņš mēdz tā kā krist ārā. Tad, kad ir virsū eļas vācele, protams, eļas vācele atbalsta šo filtru, un filtrs stāv savā vietā. Bet pirms vēl neesat uzlicis eļas vāceli, vienkārši ņemiet vērā to, kad filtrs, viņš vienkārši var izkrist ārā savā svara iespaidā. Jā, un tagad iesim pie eļas vāceles, parādīšu kādas lietiņas, vēl jāievēro pirms mēs liekam virsū eļas vāceli. Par pašu blīvīti. Šai te blīvītei nav vajadzības absolūti nekādas pret kaut kādu silikonu. Tīri ņemam uz tīras virsmas, tīra blīvīti. Es izmantoju šādas te savilcējus maziņos, ja? Un pāris vietās pa perimetru salieku savilcējus, jo liekot virsū pašu eļas vāceli, tā blīvieta vienkārši mēdz kaut kur aizslidēt prom, bet šajā gadījumā, kad šitā es salieku par riņķi savilcējus, tā blīvieta paliek vietā. Un kad es uz pāris skrūvēm uzķeršu, es viņas pēc tam no apakšas vienkārši ar vadu knēblēm nokniepšu nost un izvilkšu ārā tos savilcējus. Tad, kas attiecās uz šo te plasmasu, es nezinu, es personīgi šo te plasmasu ņemu nost. Es nezinu, kam viņa varbūt kaut kādam citam modelim domāt. Es pat nezinu, kam viņa domāt ir. Bet šajā gadījumā es uzskatu, ka šī te plasmas nav vajadzīga, viņa nepilda nekādu funkciju. Un, jā, tas ir varbūt kaut kāds līmeņa uzliešanas, kaut kāds korķis, jo redzēt, viņš ir augstāk. Viņš ir augstāk par pannas to, kā saka, zemāko punktu. Un līdz ar to tas varbūt kalpo kā kaut kāds, nezinu, uzliešanas līmenis, bet tieši Discovery 3 eļas uzliešanas korķis ir sānā, to es pēc tam jums parādīšu. Tā kā varat varbūt viņu atstāt jūs, es viņu ņemu nost šo te plasmasiņu balto un parādīšu to. Jā, šāda te plasmasiņa. Nezinu, kā viņi izdomāt ir. Un tad rekur tas pats korķis, laikam, jā, jo te no apakšas ir šāda te seškanta liela. Manuprāt, tas ir domāts eļas līmeņa uzliešanai kaut kādos modeļos, bet ne Discovery. Un jā, rekur šeit tie magnēti ir. Tad vienkārši ņemam šos magnētus un viņi vienkārši pielīp klāt. Un viss, tad viņi attiecīgi vāks visas grūžas, kas rodās kārbai strādājot. Un ko? Varam tad pannu likt virsū. Panna ir vietā, viss te mums ir kārtībā. Pa perimetru saliekam pāris skrūvītes iekšā. Diemžēl neoriģinālās, jo, diemžēl, šitajā apkopas komplektā nav jaunas skrūvītes iekšā. Tāpēc mēs izmantojam šādas te parastās skrūvītes. Garums ir, varētu teikt, identisks. 8,8 cietība. Tā kā, lūk, šeit atšķirība ir tāda mums. Jā. Vienkārši, kāpēc nevar oriģinālās skrūvas izmantot, tāpēc, kad metāla pannas izpildījumā ir nepieciešams īsāks tās skrūvas, jo vairs nav, teiksim tā, plasmasas pannas izpildījumā bija cienas biezums daudzreiz lielāks, bet metāla pannas izpildījumā sieniņa ir ļoti plāna, un otrkārt, redzēt, šī te galva man neiet garām šai te kantī. Tāpēc izmantojam šādas te neoriģinālās skrūvītes ar šeibīti, bet nekāda problēma nebūs, jo gan cietība, gan vītnes izmērs, viss ir 1:1.
Jā, cevulks saliksim par riņķi skrūvus, tad attiecīgi tagad mēs nogriežam nost ar vadu knēblēm šos te savilcējus un vienkārši viņus izvalkam ārā. Un vismaz mēs zinām un redzam, ka blīvīte ir vietā un viss kārtībā. Tā kā tā, jā, un skrūvju vilkšanas secību iespējams atrast internetā. Principā tā secība ir tāda, pievelk sākumā šo, un tad iet krusteniskam šādi, līdz viss skrūvs savilks. Principā mēs veicam tādas kā krusteniskas pievilkšanas darbības. Un plasmas pannai skrūvs tika pievilkts ar 10 Nm, tā kā mums tagad ir metāla panna. Mēs valkam skrūves ar 12 Nm. Tālūk. Skrūvītes esam savilkuši. Visas ar, es atvainojos, pirms tam es pārteicos, nevis ar 12, bet ar 11 Nm. Esam savilkuši visas skrūvītes ar 11 Nm pa perimetru, tā kā es jums rādīju, šķērsam šādi, ja, pāri krusteniski. Tā. To galu man izdevās ar šādu te garo muciņu, tur ielīst iekšā. Nu, fokusējies. Jā. 10 mm muciņu. Tur man izdevās visu savilkt, jā, viss skaisti savilkts ir, jā. Tad tālāk, ko mēs daram? Mēs tālāk ņemam seškantīti uz 8 mm un taisam vaļā. Tas sanāk pasažieru pusē, aizmugurējā daļā ir tāds korķīts. Šāds te, jā. Šo te mēs taisam vaļā. Un, protams, pirms tam nopūšam, ja ir mums ar ko nopūšam gaisa, lai te kaut kāda netīruma netiek iekšā. Taisam vaļā un tad lejam iekšā eļu. Eļu var ielēt ar vairākiem paņēmieniem. Viens no paņēmieniem ir elektriskais sūknītis. Vēl viens paņēmiens ir šprice. Tad es parādīšu jums vēlāk, kādu es paņēmienu izmantoju. Jā, bet nu, tad principā lejam iekšā lejam iekšā eļu un tad, kamēr pa šito sāk tecēt ārā, tik ilgi lejam un pēc tam es vēl parādīšu, kāda jums tās tālākās darbības būs. Tā, es personīgi izmantoju šādu špricīti. Špricītē iet iekšā 1 litrs eļas, attaisam vaļā vāciņu, lejam iekšā uz ETF eļu un laižam iekšā kārbā caur servisa korķi. Tā, reku ir servisa korķis, es viņu nedaudz paskaroju apakaļ. Bez nestrādājoša dzinēja man uz doto brīdi sagāja iekšā 3 litri eļas. Tad tā, ko mēs tagad darīsim? Tagad mums vajag iedarbināt dzinēju un ielikt dzinējā, pārnesam rokturī neitrālajā pozīcijā. To būsim izdarījuši, atkal pie darbojoša dzinēja nākam lejā, taisam korķi vaļā un lejam iekšā eļu, kamēr sāk atkal eļa pilēt ārā no šī korķa. Sāka pilēt, atkal ieskrojam korķi apakaļ pāris apgriezienus, aizējam, paslēgājam pātrumiem, drives, reverse, parkings, atkal drives, reverse, parkings, ieliekam atkal neitrālajā pozīcijā un nākam atkal papildinam līmeni. Un tad šajā brīdī mēs slēdzam iekšā diagnostiku. Šī te mašīna, principā šo te mašīnu ir ļoti grūti apkopt bez diagnostikas, jo mašīna pat pa sevi sarežģīta, viņai ir visādas dažādas funkcijas, kuras ir nepieciešams veikt caur diagnostiku. Tā kā, ja jums ir plānā šādu te mašīnu iegādāties un pašiem viņu apkalpot, tad obligāti jāiegādājās ir diagnostikas iekārta kaut kāda. Varbūt neņemam pašu lētāko no AliExpress kaut kāda, bet principā šai mašīnai pietiek arī no diagnostika kaut kādiem 60–70 eiro. Iespējams atrast kaut cik iedzīgu diagnostiku, lai šai mašīnai pieslēgtos un kaut kādas pašas elementārākās lietas izdarīt, kā nolasīt kļūdas un apkopas, varbūt intervālu nosviest un tādas lietas.
Tā, esam pieslēguši tad datoru klāt, un kas mums ir vajadzīgs, mēs skatāmies transmisijas eļas temperatūru. Tātad attiecīgi tagad sildam augšā transmisiju līdz 40 grādiem, principā līdz 40 grādiem mierīgi arī tukšgaitā var uzsildīt. Uzsildam līdz 40 grādiem. Pirms tam mēs esam paslēgājuši ātrumu pārslēgu šurpu turpu, drives, neitrāls, revers, kad esam visu to izdarījuši. Un pirms tam, protams, arī gribēju teikt, pirms tam mēs esam, protams, salējuši eļu iekšā, jo šo te mēs, principā, tieši pie eļas ieliešana šī te operācija ir pat pēdējā, kad mēs iedarbinam dzinēju, tad mēs salējam eļu, cik mēs varam saliet, tad mēs nākam pie mašīnas, nevis piedarbinam, bet pieslēdzam kompi. Gaidam, kad sasniegs temperatūra 40 grādus, paslēgājam par robiem un pēdējo reizi ejam pārbaudīt attiecīgi eļas līmeni kārbā, lejam iekšā, kamēr sāk tecēt, viss līmenis ir uzliets, tad principā varam aizmirst par to. Bet jā, galvenais sagaidam 40 grādus un tad ejam skatīties līmeni. Tā, 40 grādus esam sasnieguši, visu līmeņus esam pārbaudījuši, viss izdarīts. Tā, principā gan arī pati beidzamā lieta, ko mēs daram, mēs ejam iekšā parametros. Ko mums vajag izdarīt? Mums vajag nodzēst kārbas adaptācijas parametrus. Kāpēc? Jo mēs veicam eļas maiņu un principā ar jaunu eļu, kad kārbā ir jauna eļa, kārbā ir nepieciešams iemācīties no jauna visus parametrus. Tāpēc mēs ejam iekšā un tīram nost visus parametrus. Lūk, Powertrain Transmission Control Module Adaptation Clear. Spiežam virsū. Select Park ir. Tā, Set Ignition ir. Viss tā, parametri notīrīti. 0. Ok. Slēdzam uz otro. Ok. Slēdzam uz 0. Ok. Tā, viņš vēl man prasa kļūdas nolasīt. Labi. Tūlīt nolasīsim kļūdas, paskatīsimies, vai kaut kas saglabājās. Tā. Health reports. Yes. Tā, lasās kļūdas. Lasās kļūdas. Tā, skatāmies. Tā. Tas skaidrs. Tā, transmisija, kļūdas nav. Ok. Un tad beidzamais, ko mēs darām, mēs paņemam mašīnu, izbraucam kādu aplīti, paskatāmies, vai viss ātrums slēdzās. Un principā tad kārbā pēc kaut kādām dienas, 2 jau būs pa jaunu iemācījusies visus parametrus. Un viņa strādās, principā, atpakaļ būs savā piekalibrētajā režīmā, un sākotnēji, tad, kad nodzēšu parametrus, iespējams varbūt kaut kāda neliela gļuka kārbā, bet tas ir pilnībā normāli. Principā, kā viņi pa jaunu samācīsies parametrus, tad viss būs normāli atkal. Tā kā tā, jā, tūlīt izbraucam testa aplīti un skatāmies, vai nav kaut kādas noplūdes mums. Okay. Tā, testa braucienu esam uztaisījuši. Dzinējs, varētu teikt, ka darba temperatūra sasniedzas. Tūlīt mēs iesim vēlreiz, paskatīsimies, vai kaut kādas kļūdas nav izlikuši. Principā kārbā strādā labi, viss bez kaut kādiem sitieniem, bez vibrācijām. Tā kā es domāju, ka nekādas kļūdas nebūs, bet
drošības pēc pārbaudīsim vēlreiz. Tā, un tad, principā, pēdējais, kas mums paliek, ir pārbaudīt kārbu uz noplūdēm. Ja noplūdes nebūs, tad, principā, liekam apakaļ aizsargu un esam pabeiguši šo te darbu. Jā, interesanti lieta, ka viņš klikšķi, viņam ātrumkloķis klikšķi, kamēr pieslēgts ar diagnostiku pieslēgt. Jā, tur, zin, ka laikam tiem Land Roveriem nekad neko nevar zināt, kā ar bitēm. Tā, kas mums te tagad ir? Protams, kaut kādas kļūdiņas jau ir, kuras vajag risināt. Tā. Tas skaidrs. Tā, nu kā redzam, transmisijā kļūdas nav. Viss kārtībā. Varam paskatīties, kāda mums temperatūra ir. Tā, select all. Ok. Tā. Eļas temperatūra dzinējuma 81 grāds. Ir tas. Tā, 55 grādi. Nu, jā, principā pilna darba temperatūra mums nav sasniegta, bet, nu, kaut kur tuvu tam. Tā kā tā, jā. Tūlīt pārbaudam kārbu uz noplūdēm, pieliekam apakaļ aizsargu un esam pabeiguši. Nu, kā redzams, kārbai nekādas noplūdes nekur nav. Viss tīrs, savs, skaists. Jā, tā kā principā varam likt apakaļ aizsargu un būsim pabeiguši ar šo te, neteiksim, remontu, bet apkopi, kārbas apkopi būsim pabeiguši, jā. Šeit bija šķeļēns, es notīrīšu vienkārši, tas bija no eļas maiņas, mums tā palika, bet tā, principā, jā, nekādu noplūžu nav redzams. Tā, kas mums vēl paliek? Mums vēl paliek jāatjauno caurums, 1, 2, kur nāk kārbas aizsargs, jo, nu, kāds pīzdabals tur sačakarēs ir. Šitie arī caurumi jāatjaunos, pārliekam būs. Nu, kaut kā tā. Tad jau gala rezultāti parādīšu jums, kas un kā te ir. Nu tālūk, skrūvīšu vietas esam atjaunojuši, iekniedējuši kniedes, rekur viena kniede, rekur smuki otra kniede. Tas ir priekš aizsarga. Pats aizsargs, kā redzat, ir nomazgāts, smuks tīrs. Principā ko? Nu, šeit arī viss notīrīts ir. Principā varam likt apakaļ, un tad remonts skaitīsies pabeigts. Nu, kā redzams, skrūvīts viss ir vietās. Jauns skrūvīts viss ir vienāda izmēra. Gan priekšā, gan aizmugurē. Dzinēja pārsaks, bet aizsarga pāna arī vietā. Tā kā, principā, varam teikt, ka remonts ir pabeigts. Tālūk, nu, ja jums patīk šis video, piesakojiet man, iekomentējiet, būšu ļoti pateicīgs, un, ja būs pieprasījums, tad, principā, nākotnē taisīsim vēl video. Šīta mašīna personīgi ir manējā mašīna, Land Rovers, tā kā te vienmēr var atrast, ko sataisīt, jo tas ir Land Rovers. Land Roveram vienmēr kaut kas ir jātais, jā, tā ir tāda interesanta mašīna. Bet, nu tā, jā, principā kārbas apkopa pabeigta. Davai, pīsiņš, tiekamies vēlāk.